Es domāju, kā tas ir noticis. Un kāpēc tas ir noticis, ka mēs vairs nedomājam. Mēs vairs nedomājam, līdz mēs ticam saukļiem, mēs ticam tam, kam ir lielāki uzraksti, lai nav jādomā. Mēs esam nocietinājuši savas sirdis, mēs nejūtam ar sirdi. Un tas šķiet kaut kā domāt ar sirdi, kas tas tāds ir. Ja mums ir sauklis, ja mums ir lozungi, ja ziņās raksta tā. Bet, ja valsts ziņas, ja valdība man vienreiz pamatīgi sameloja, es 7 reizes domāšu pie katras informācijas, ko man tagad stāsta. Es braucu garām vēju parkiem, es tur neredzu nevienu kurmirakumu. Tur ir gluda un līdzen zeme. Tas nozīmē, ka zemē apakšā nekā vairs nav, tur kurmiem nav ko darīt. Tur nav sliekas, tur nav nekas. Tas nav tik vienkārši, tā ir ķēde. Es redzu, kā vaļājās stārķi. Es redzu, kādas ir debesis laukos tagad, kā tur putni dzīvojās, kā putni nāk. Kas mums Latvijā vēl ir? Kas mums ir? Kur mūsu piena rūpniecība? Kur mūsu cukura rūpniecība? Un vēl. Kas mums pieder? Kas mums ir? Vēl mums ir mūsu daba. Un tagad mēs ļaujam šo dabu nosēt ar milzu adatām. Ja mēs sākam domāt, tur iet kopā loģika. Zaļā enerģija, pazudīs putni, pazudīs dzīvnieki, pazudīs bites. Ja visa Latvija tiek nosēta ar šiem dzelzbetona pamatiem un milzu adatām. Mēs vairs nejūtam ar sirdi, bet mēs varam mainīt un mēs varam darīt un domāt līdzi. Protams, ka lielās pilsētās, tas uz mums neatiecas, tas jau nav pie mums. Te ir mūsu lauki. Pat tie, kuriem tagad pilsētās dzīve kūsā, ticiet, man pienāks brīdis, kad gandrīz katrs cilvēks gribēs pabūt pie dabas, gribēs būt tuvāk dabai. Kur tad mēs paliksim? Es esmu dzirdējusi, kā vairāk kilometru attālumā Pilskalnā, kas ir 3 kilometri 4 no vēja parkiem, tiem mazajiem. Kā tur klusums tur nav, tur šalts spārni. Kaut kas neiet kopā, domājam, mīļie cilvēki. Cilvēki Latvijā paliek mazāk. Elektroenerģija ir ekonomiskāka. Kas tas ir? Kam to vajag? Kam šos vēja stabus vajag? Ja jūs paskatāties kartē, visa Latvija taču ir paredzēts nosēt ar viņiem. Vienīgais, kas mums vēl ir, tā ir mūsu daba. Mēs sakam, ka Latvija ir Dieva auss. Jā, tās ir putnu dziesmas, tie 4 gada laika, tā ir zaļa Latvija. Atņemt dabu mums, kas tad vēl paliks? Jūra, daba. Tad atņemiet arī dziesmas, dziedāšanu, dejošanu, sportošanu. Lūdzu, domājam līdzi. Ir viegli noticēt saukļiem un pašiem neko nedomāt. Tagad taču viss ir pieejams, ir pieejama informācija arī citās valstīs, no citiem cilvēkiem. Tās ir manas pārdomas un es lūdzu, jūtiet ar sirdi, kas tas ir un kam to vajag. Vai tas ir mūsu Latvijas cilvēku labākai dzīvei, vai tā ir peļņa kādam. Aizbraucat uz laukiem, braucat uz laukiem, lūdzu, pilsētnieki. Braucat skatīties, kā putni dzied, kā putni lido. Kā daba zied. To es gribēju pateikt. Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojas biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā!